Tur, kur satiekas īsta sportiskā deksme un katras komandas atbalstītāju pulks, rodas atmosfēra, ko var sajust tikai čempionāta izšķirošajās spēlēs. Par vietu šīs sezonas finālspēlēm Tukuma novada čempionātā florbolā izvēlēta Engura. Te tikās 4 spēcīgākās komandas – Klapkalnciemas zvejnieki, Užava, Irlava un laukuma saimnieki Enguras Korsāri. Bronzas mačā šo sezonu laukumā tikās komandas Klapkalnciemas zvejnieki un Užava. Jau no pirmajām spēles minūtēm iniciatīvu uzņēmās Užavas komanda. Tomēr spraigās cīņas laukumā neļāva atslābt līdz pat spēles beigu svilpai. Par šodienas spēli negāja viegli, rezultāts ar par to liecina. Jā, sākumā sametām. Nezinu, vai nu visi domāja, ka uzvar jau ir rokā, atslābām. Pretinieks pienāca klāt un beigas spraigas, bet ir uzvar vismaz. Komanda bija pelnījusi 3 gadus laikam. Jā, 3 gadus laikam cīnījāmies un beidzot esam tur, kur bija jābūt. Nākamgad augstāk mērķi? Protams, tikai uz augšu. Spēle par bronzu noslēdzās ar skatītājiem dāsnu un nervus kutinošu rezultātu 13-12. Ļoti līdzvērtīgi veicās arī finālā, kur savā starpā tikās komandas Irlava un Enguras Korsāri. Spēles pirmajā periodā mājinieki ielika pamatus labam spēles rezultātam, ko spēja nosargāt arī līdz spēles beigām. Irlavas komandas spēlētāji, lai gan rezultātā pietuvojās līdz pāris vārtu starpībai, uzvara ar 15-13, kā spēlētā arī čempionātā Enguras komandai. Un šādu titulu engurnieki izcīnīja jau 2. gadu pēc kārtas. Noteikti šeit ir stāsts par komandas darbu, jo šogad ļoti regulāri bijām vismaz 3 maiņas uz spēlēm. Un katru reizi kāda maiņa izceļās vairāk, un tas ir noteikti tas pats skaistākais. Un neizpalika arī momenti, kad pietrūka kāds līderis, bija momenti, kad bija vairāk līderi, tā kā beigās galvenais bija uzvarēt fināla spēli, un to mēs arī izdarījām. Apsveic ar MVP, kā jūties, ka šodien bija tā veiksmes atslēga, kas atvēra vārtus un arī piespēles veiksmīgas? Paldies! Principā labs garastāvoklis, ļoti labs noskaņojums, daudz skatītāji bija atnākuši mums tepatās Engurē uz zāli. Priek pēc uzspēlējām, priek pēc uzvarējām. Stabilais komandas sniegums un turnīra garākais spēlētājs soliņš, kur savu iespēju doties laukumā gaida 4 maiņas, ir bijis dzinulis kam augstākam, tāpēc komanda neslēp, ka nākamajā sezonā plānā ir dalība jau kādā no Latvijas čempionāta līgām. Engura jau kādu laiku ir pelnījusi kaut ko vairāk. Esam mēs paši izauguši, pirmā paudze, kas šeit sāk spēlēt. Sandija Kodoliņa vadība, pēc tam jau izauguši nākamie, kas Talsos trenējās. Tas pats Matīs Fogels. Matīs Fogels arī Talsu skolu izgājis. Tā kā noteikti ir pamatiņš, kad varam izveidot kaut ko vairāk par šo Tukuma novada čempionātu, kas, protams, arī prieks uzvarēt. Uzvarētāju apbalvošana notiks 16. maijā Tumes kultūras namā. Monta Megija Učalniece Terēze Matisone, TV9 Pakalni.